Nu tā, kolēģi. Es jau domāju, ka būsiet nobijušies no knāba aktivitātēm Rīgas satiksmē. Bet nē, jautājums ir. Nu labi, tad ķeramies klāt. Rīgas acis. Ziniet, apskatījos Lursoftā. Vēl neviens padomnieks nav pieteicies uz šo te nosaukumu. Tas jau ir labi. Pēc būtības ceļš, kādu izvēlas Rīgas Nils un satiksmes Leons, ir kārtējā variācija par tēmu, kā nozūmēt rīdzinieku naudiņu. Citādi varētu domāt, ka šeit lietas tradicionāli tiek darīts caur vietu, uz kuras cilvēki parasti sēž. Komitejā deputāts Kamiņeckis man pārmed, ka nav citu priekšlikumu. Kolēģi, tie priekšlikumi, kā pie Leona ienāk, tā tur arī paliek. Un pazūd, jo normālā godīgā priekšlikumā diemžēl neko nevar dabūt. Pirmais privātu uzņēmēju priekšlikums parādījās jau 7. gada 16. maijā. Citi priekšlikumi no Latvijas tehnoloģiju centra jau 6. gadā. Latvijas gāze, Paņevežas autoparks, dažādi privātu uzņēmēji saprat, ko nozīmē kvalitatīvs produkts par labu cenu. Rīgas satiksmei kaut kas neiepatikās. Varu tikai minēt, par maz atlec, ne pašam, ne sašam. Šodien gan tam sašam ir cits vārds. Redziet, Rīgas satiksmē pēc būtības asinīs rit nevis biznes, bet nočiepšanas gars. Noņemt pilsētas dotācijas, kuras tiek tērētas naftas bunduļiem, Rīgas acīm un tā tālāk, un Rīgas satiksme, diemžēl, nosprāks, vai arī sāks domāt ekonomiski un arī sāks pelnīt. Šīs Leona acītas jaukums ir tāds, ka visa schēma, diemžēl, radīta, lai nav jāveic iepirkuma procedūra. Un šeit es aicinātu palasīt rūpīgāk sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 10. pantu. Un tad jūs sapratīsiet, par ko ir runa. Tāpēc, lai kas tiktu piedāvāts un par kādu cenu, diemžēl, bet Karlsons ar brālīti izdarīs pēc savu prāta un pēc savām vajadzībām. Nu ko, būs atkal knābam darbs, un cerams, ka Leonards nebūs pēdējais. Par peļņu runāja, ka tik pelnīs ar reklāmu. Tas ir galvenais faktiski ieņēmuma avots un nebūs jātērē citi līdzekļi. Šeit ir patents. Patenta numurs 13153. Un šis patents, diemžēl, tādā izpratnē, kā plānots pelnīt, liedz iespēju Rīgas satiksmei, Rīgas acī vai kādam citam orgānam šobrīd pelnīt naudiņu. Tā kā šobrīd ar peļņu absolūti nav ko rēķināties. Balsojiet, atbalstiet, tik neaizmirstiet, ka šobrīd strādājam Saeimā pie likumdošanas maiņas, un labi drīz pienāks tāds brīdis, kad būs katram solidāri jāatbild par savu balsojumu. Katrs deputāts varēs atbildēt ar savu mantiņu un naudiņu. Paldies, lai jums veicās!